Labdien, bērni! Labdien, skolotāji! Sēdieties! Jums šodien bija uzdots atrast kaut ko par slaveno Jāni Mēnci, Lasmiņu. Mēncis ir dzimis 1914. gadā Valmierā. Viņš ir izdevis bērnu matemātikas grāmatas. Labi, Pēterīt. Viņam ir 2 bērni, Jānis Mēncis, kurš arī ir matemātikas, un Sēla Mēncis, kur ir komponists. Labi. Ja mēs visu zinām, mācīsimies matemātiku. Nē, skolotāji, nu nav jēgas mācīties kaut ko sēdēt. Es to pierādīšu, ka matemātika ir jēgas mācīties. Iedomājieties tirgu. Jūs ejat pa tirgu un ieraugat lielus sulīgus ķiršus. Kā jūs pateiksiet pārdevējai, cik jums vajag ielikt? Daudz. Kilogramos. Daudz nedrīkstēt. Kilogramos, jā. Pieņemsim 1 kilograms. Cik jūs samaksāsiet par 1 kilogramu, ja puskilograms maksā 50 centus? Eiro. Labi, Pēterīt. Jūs viņai iedodat 2 eiro un pārdevēji jums izdod 50 centus. Pareizi? Jā, viņa ir veca, viņa ir gudra. Lasmiņa, tev pareizi. Jo 200 mīnus 100 vai tad ir 50? Nē. Cik tas ir? Eiro. 100. Jā, 100 centi 1 eiro. Un, ja jūs nemācāt rēķināt, jūs būtu apkrāpuši. Tāpēc, Pēterīt, matemātika ir zināt vienmēr labi. Bet es jums atkal ielieku pa pieciniekam, jo šīs bija teksta uzdevums atkal matemātika. Mēncis plus matemātika ir m kvadrātā.